Mūs iespējams nosodīs, bet piedodiet, nereti tikai tā var uzzināt notikumu, likumu un sabiedrības īsto seju. Kā ir patiesībā? Aizliegtais paņēmiens. Mūs iespējams nosodīs, bet piedodiet, nereti tikai tā var uzzināt notikumu, likumu un sabiedrības īsto seju. Kā ir patiesībā? Aizliegtais paņēmiens. Pirmajā septembrī, kad sākas skolas gaitas, parasti visi ir gaiši un smaidīgi. Gan skolotāji, gan bērnu vecāki, gan arī paši bērni. Taču kas notiek aiz skolas durvīm visu pārējo mācību gadu, nereti mums ir liels noslēpums. Dažkārt pedagogi vēl skaļi atgādina par sevi, ka ir jācīnās par algām, taču visas citas problēmas tiek paliktas zem deķa, uztraucoties par savas skolas reputāciju. Šī gada vasaras beigās DNB Latvijas barometra pētījums uzrādīja kādu citu, nopietna satraukuma vērtu tendenci. Gandrīz 2/3 aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka vissteidzamāk risināmā problēma Latvijas skolās ir nevis skolēnu slodze vai, piemēram, mācību gadu ilgums, bet gan disciplīnas trūkums. Pirms 5 gadiem tā domāja daudz mazāk cilvēku. Latvijā līdz šim ir bijuši vairāk atsevišķi gadījumi, kad konflikti izlauzušies ārpus skolas sienām. Skaļākais no tiem, kad Jaunjelgavas skolā kāds 5. klases skolnieks nežēlīgi piekāva pirmklasnieku. Šī gada pavasarī pēc ilgām diskusijām valdība arī pieņēma noteikumus, ka nepaklausīgus bērnus uz stundu vai vienu mācību dienu var izolēt no klases. Šķiet, ka problēma tagad ir atrisināta, bet kā ir patiesībā? Labvakar! Šovakar tātad mēs pievēršamies skolām un runāsim par disciplīnu, kā arī par bērnu, skolotāju un vecāku savstarpējām attiecībām, kas, protams, ietekmē mācību procesu un gala rezultātā arī visu Latvijas izglītības kvalitāti. Mēs veiksim 2 informācijas iegūšanas operācijas, kā arī pārbaudīsim, kā pedagogi rīkotos konkrētās situācijās un skatīsimies, vai nav jāmaina likumi. Skatāmies! Operācija Sliktie bērni. Operācijas uzdevums – noskaidrot, kas īsti notiek Latvijas skolās, cik lielā mērā bērnu disciplīnas problēmas skolotājiem traucē pasniegt mācību vielu, kādi ir pārkāpumi, kā viņš bērnus soda un kādu viņš saredz kopējo risinājumu. Pedagogam jāuzraksta arī, kā 3 konkrētās imitētās situācijās reaģētu tieši viņš. Operācijā paredz anketēt dažāda veida skolas. Vienu Rīgas mikrorajonu skolu, vienu turīgās Pierīgas skolu, vienu, kas raksturīga ar alternatīvu mācību veidu un vienu lielu citas Latvijas pilsētas mācību iestādi. Aptaujātās skolas paliks anonīmas. Anketēšanā tiek aicināti piedalīties visi konkrētās skolas pedagogi, neatkarīgi arī no bērnu vecuma, kādus viņi izglīto. Anketa skolotājiem jāizpilda pašam. Operācijas leģenda. Anketēšanu veiks kāda juridiskās fakultātes studente, kurai par šo tematu ir jāraksta maģistra darbs. Leģendas apsvērums. Pirmkārt, skolotāji paredzams būs atsaucīgi, jo jāpalīdz ir studentei, bet otrkārt arī daudz atklātāki, ja uzskatīs, ka viņu sniegtā informācija paliks studenta iekšējā lietošanā, nekā ja ar šo informāciju būtu jādalās ar žurnālistu. Vienas skolas direktori aicināsim anonīmi arī iegūtos datus komentēt. Operācijas ilgums 3 nedēļas. Raidījuma operācijai šovakar sekos līdz arī 3 manas viešas, 3 dāmas. Inita Juhņeviča, valsts pārstāve un pārstāve Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Labvakar. Iveta Vāvere, Cēsu pilsētas pamatskolas sociālā pedagoģe. Jā, labvakar. Un ir ziņas par to, ka Cēsu pamatskolā viss klājas labi. Un trešā viešņa ir Laila Baloda, centra darbības konsultāciju daļas vadītāja, kas ikdienā daudz risina dažādas konflikta situācijas. Labvakar! Pirms mēs skatāmies tālāk, šajās anketās, kas ir arī jums, ir viens jautājums, un es gribētu, lai jūs paprognozējat. Vai būtu pastiprināma vecāku atbildība par skolēnu disciplīnas pārkāpumiem? Ko jūs prāt ir atbildējuši skolotāji? Jā, nē, un kāds varētu būt šis procentuālais īpatsvars? Nu, droši vien starp 90–100% jā. Līdzīgi, jā, un tas varētu būt 98–100%. Es teiktu, ka es pat brīnītos, ja kāds būtu atbildējis nē. Skatāmies, kā tas būs. Operācija Sliktie bērni.
Operācija norit veiksmīgi, un tās rezultātā iegūstam vairāk nekā 100 aizpildītu anketu, kurās ir atbildes uz vairākiem mūs interesējošiem jautājumiem. Pirmais secinājums. Disciplīnas problēmas ir pilnīgi visās skolās, pat mācību iestādē ar alternatīvo izglītības veidu. Pedagogi bieži netiek galā ar esošo situāciju, un visgrūtāk ar to klājas Rīgas mikrorajona skolai, tāpēc tieši šīs mācību iestādes direktori tiks aicināti komentēt atsevišķus rezultātus. Kā mainījušies bērni? Šeit atbildēs figurēja gan pozitīvi apzīmējumi, kā piemēram skolēni ir brīvāki, drošāki, radošāki, gan arī kritiski un pat neiecietīgi. Daudzu pedagogu ieskatā skolēni esot skaļi, braurīgi un izlaisti, daudz pļāpā un pārspīlēti pieprasa uzmanību. Tas tiek skaidrots gan ar vecāku aizņemtību, gan arī ar pārāk lielu brīvlaišanu mājās. Visatļautību kultivē vecāki, kritizējot skolu un skolotājus, kā arī rakstot sūdzības, nenoskaidrojot patiesos apstākļus. Tā raksta kāds pedagogs no minētās Rīgas mikrorajona skolas. Vai disciplīnas trūkums traucē mācības vielas pasniegšanu? Lai gan ir arī atbildes, kas saka noteikti jā, vairums tomēr atbild, ka drīzāk jā. Tas nozīmē, ka stundas traucē atsevišķi skolēni, turklāt regulāri. Šajā jautājumā uzkrītoši mazāk sūdzība ir atbildēs, kas nākušas no skolas ar alternatīvo izglītības modeli. Toties lielāks pedagogu diskomforts jūtams mikrorajona skolā. Uz kādu procentu no tiem skolēniem tas attiecas? Ir 20%, 10%? Ne jau visas skolas. Nē, protams, ne vairāk kā 10%. Bet saprotiet, ka pietiek jau vienam stundā ienākt, ka traucē jau visiem darbu. Es neteiktu, ka tas ir tāds ļauns, tā kā viņi to speciāli darītu. Viņam tas liekas, bet tas taču nekas nebija. Es tikai nokavēju tā 10 minūtes. Tāds sajūta, ka viņi neapzinās to, ko viņi dara arī pārējiem. Kādi tad ir biežākie skolēnu pārkāpumi? Kā dominējošie šeit figurē 2. Minētā neierašanās uz stundu laikā un pļāpāšana stundas laikā ar klases biedriem. Nereti savienojamā ar runāšanu pretim pedagogam. Tad vēl bērni klasē ēdot, kāds skolā nejauki svilpojot, vēl stundas laikā spēlējas ar mobilo telefonu. Kāds skolotājs gan uzskatījis par vajadzību atzīmēt arī šādu nejaucību. Šogad 1. klasē ir meitene, kas bučo visus puikas uz lūpām. Puikas daži dusmojas, daži smejas. Meitene to cenšas darīt pat stundā, bez atļaujas, kamēr skolotājs uzgriezis uz brīdi muguru. Kā skolēni tiek sodīti? Alternatīvās izglītības metodes skolas pedagogu atbildēs dominēja mutisks aizrādījums un praktiski neviena cita metode. Savukārt pārējās mācību iestādēs ar to neaprobežojas. Izsakot mutisku aizrādījumu, mani pasūtīja, jo mūsdienās tas nav nekas jauns. Raksta kāds pedagogs. Tādēļ talkā skolas ņem visdažādākos līdzekļus. Tradicionālās piezīmes, vecāku aicināšanu uz skolu, arī skolas atbalsta personāla pieaicināšana. Figurē arī dažas pavisam oriģinālas pieejas. Atvienoja datoru no elektrības, ja skolēns maina programmatūru un uz mutisku aizrādījumu nereaģē. Zīmīgi gan, ka neviens pedagogs kā sodu nemina šī gada sākumā valdības apstiprināto modeli, ka nepaklausīgo bērnu pāraudzināšanas nolūkos var uz stundu vai pat visu mācību dienu izolēt citā klasē, nodrošinot viņam atsevišķu pedagogu. Pirmkārt, lai būtu tāds pedagogs, ir jābūt kādai štatu vienībai. Ja man visi pedagogi ir noslogoti, kurš ar šiem te bērniem var uzkavēties tajā telpā. Kad bērnam ir jāmācās, un ja viņam, piemēram, ir angļu valoda vai fizika vai ķīmija, ko viņš darīs tajā stundā? Viņš nevar turpināt darbu, jo nav tāda speciālista katrā priekšmetā, kas var strādāt individuāli. Bet es domāju, šeit būtu ļoti nepieciešams šeit skolotāji palīgi, jo tāds šis risinājums arī būtu. Vai skolēnu liecībās būtu jāvērtē skolēnu uzvedība? Jāatzīmē, ka no šādas prakses Latvijas izglītības sistēmas atteicās jau sen, taču atbildes uzrāda, ka aptuveni 2/3 no pedagogiem gribētu pie šīs prakses atgriezties. Argumenti par skan šādi. Tas tomēr ir papīrs, un to informāciju iespējams ņems vērā. Tas norādītu, ka uzvedība ir tikpat svarīga pozīcija kā mācības, un tas ir cieši saistīts, jo bez disciplīnas nevar apgūt vielu. Daļai skolēnu tas būtu stimuls pēc augstāka vērtējuma. Savukārt skeptiķi iebilst. Tas nebūtu objektīvs vērtējums. Reizēm uzvedība skolā, mājās un citā vidē ļoti atšķiras. Uzvedība ir personības daļa un nevar tikt vērtēta.
Viens pedagogs savukārt gluži vai uzsitis galdā dūri. Skolotājs mainot metodes var tikt galā ar disciplīnu. Un tagad galvenais. Uz jautājumu, vai lielāka atbildība būtu jāprasa no bērnu vecākiem, gandrīz visi, 96% pedagogu uzskata, ka noteikti. Jautāt, kā tieši atbildība būtu pastiprināma, skolotājiem ir daudz ideju. Uztaisīt kaut kādu kauna sienu. Rakstīt vēstules uz vecāku darba vietām. Vecākam būtu kādu laiku jāpadzīvo skolā blakus savam bērnam. Saukt uz pārunām, pieaicinot policijas pārstāvi. Taču kā dominējošais skolotāju vēlmēs figurē naudas sods par bērnu rupībām un kavējumiem. Finansiāli izslēgt no skolas uz kādu laiku, piemēram uz nedēļu, un vecākiem jāsamaksā soda nauda par pārkāpumiem. Jāatzīmē gan, ka lielākie soda prasītāji atkal ir pedagogi no Rīgas mikrorajona skolas. Jā, es arī piekrītu tam. Ir vēl viena problēma, jo nav noslēpums, ka ļoti daudz bērnu ir arī ar veselības problēmām dažādām. Un atnākot, bieži vien mēs skolā arī nezinām, kāds ir šīs te problēmas. Tas nav tikai mācību traucējumi, bet arī tādas veselības problēmas. Un, kā tas izpaužas skolā, to ir ļoti grūti prognozēt. Te ir daudz skolotāju raksta par to, ka darētu tā kā pat naudas sodu vecākiem. Vai tas palīdzētu šajā situācijā? Varbūt arī palīdzētu, bet es uzskatu, ka šeit varbūt nevis tāda tieši kā naudas sodi, bet tāda kā obligāta kāda speciālista apmeklēšana, piemēram, psihologa vai psihoterapeita, un kāpēc ir šī problēma. Šobrīd, lai bērnu nosūtītu pie ārsta, kas, piemēram, ļauj nozīmēt māju apmācību, vajag vecāku atļauju. Daudzi nedodot. Direktori gan arī norāda, ka ne visi vecāki jau paši tiek galā ar saviem bērniem. Ir arī situācijas tādas, ka mēs izsaucam, piemēram, pedagoģisko sēdi vai vienkārši uz tādām pārunām. Vecāki kopā ar bērnu atnāk tikai vecāks, bet bērna nav. Un vecāks, bet es viņu nevarēju pamodināt no rīta. Skolu pedagogi, sevišķi Pierīgas mācību iestādē, norāda, ka ar disciplīnu klātos labākie klasē būtu mazāk bērnu. Kā zināms, klases piepildījumu veicina sistēma nauda seko skolēnam, jo no tā atkarīgs skolotāja atalgojums. Un vēl jāatzīmē, ka Latvija šobrīd ir atteikusies no sistēmas, ka pamatizglītības skolēnu var atstāt uz 2. gadu vai, piemēram, izslēgt no skolas. Tas esot humāni, lai gan kā gala metode tāda ir paredzēta gan Vācijā, gan Lielbritānijā, gan arī Somijā, kas izglītības jomā ir paraugvalsts. Vai Latvija nav par liberālu? Ir, jā, jo arī bērni to ļoti labi saprot. Ka skolotāji ir bezspēcīgi. Skolotājs tāpat to 4 ieliks, ja viņam jau nav citu variantu. Kā jūs teicāt, uz 2. gadu atstāt nevar, tad kur viņš paliks? Jā, es piemēram uzskatu, ka viņam, ja viņš ir pelnījis tādas vērtējumus, ja viņš nav nopietni strādājis, tad viņam tāda arī jāsaņem. Un tā būtu motivācija viņam arī mācīties. Jo šie 4 ir tādi, dažiem tas ir tāda izstiepta atzīmība, bet dažiem godīgi nopelnīti. Ja, līdz ar to, es domāju, tas arī nav īsti tā korekti. Es nezinu, vai jūs apsveikt, bet jūsu programmas piepildījās. Man ir pirmais jautājums Juhņevičs kundzei. Kāpēc jūs tā prognozējat un kāpēc tas apstiprinājās? Droši vien, ka ņemot vērā manu pieredzi, jo kvalitātes dienestā mēs patiešām saņemam gan iesniegumus, gan sūdzības, kas ir tieši saistīti ar bērnu disciplīnas jautājumiem. Un jāteic, ka tā lielākā problēma, manuprāt, ko mēs saskatām šajās situācijās, ir komunikācijas un sadarbības trūkums. Un ņemot to vērā, ir likumsakarīgi, ka skolotājiem liksies, ka vairāk atbildības ir nepieciešams uzņemties vecākiem. Savukārt, ja jūs jautāt vecākiem, tad droši vien viņiem būtu ko pateikt par skolotāju atbildību. Vai skolotāji arī sūdzas jūsu dienestā par to, cik viņiem slikti klājas, kā starp citu, es teiktu, ka te bija diskomforta pazīmes jūtams šajā visā aptaujā? Šajā gadā mēs esam saņēmuši apmēram 63 sūdzības, kas skar tieši bērnu uzvedības jautājumus. Un tā ir apmēram 5. daļa no visiem iesniegumiem, ko mēs saņemam. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tas ir daudz, vai ne? Un
pārsvarā sūdzās vecāki un bērni. Un šeit mēs redzam, ka gan vecāki, gan bērni nav izpratuši to sistēmu, kāda vienā vai otrā konkrētā skolā darbojas. Skolotāji par šiem jautājumiem jāsaka gan, ka nesūdzās, laikam jau tāpēc, ka skolotāji, tas ir viņu pienākums, skolā organizēt šo darbu un nodrošināt klasē disciplīnu, līdz ar to skolotāji noteikti nav tie, kas sūdzās. Mums viņi sūdzas gan, kā jūs redzējāt, un ir jautājums, kāpēc, kur ir problēma, kur ir vaina? Jāsaka tā, ka laikam man ir tieši pretēji manā praksē kā kolēģei. Man visvairāk šo problēmu akcentē tieši skolotāji. Un es pieļauju, ka tas varbūt ir kaut kāda zināšana trūkums, jeb zināmā mērā varbūt arī šie disciplīnas pārkāpumi tik ļoti sakoncentrējās, ka kaut kādā brīdī vienkārši pietrūkst iekšējo resursu, kā tikt ar šo problēmu galā stundā. Jā, es pārstāvu nevalstisku organizāciju, un mēs sastopamies gan ar vecākiem, kuri reizēm ir ļoti apjukuši un izmisuši, jo viņu bērni jūtās slikti skolā, vai viņu bērni ir tie, kuri faktiski nevar saņemties skolā, un tāpat mēs reizēm sastopamies ar pedagogiem. Tā kā es redzu abas puses un domāju par pedagogiem, ja man jautā, kādēļ viņi par to nerunā, jo es varu vienā situācijā runā, citā nerunā. Es saskaros ar to, ka viņi runā, bet ir tāda izjūta, ka viņiem ir bailes par to runāt pietiekami augstā līmenī, jo tad viņi kaut kādā veidā kvalificēsies kā neprofesionāli vai nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Bet kur ir tā problēma tomēr? Tad tie bērni mums ir savādāki vai nav savādāki, un pedagogi ar kaut ko netiek galā? Kur veidojas tas, kur ir tā pati problēma sakne, kāpēc rodas šādi te konflikti? Manuprāt, problēmas sakne ir tajā, ka mēs esam ārkārtīgi sadalījuši visas sistēmas. Izglītības sistēma dzīvo autonomu dzīvi, sociālā sistēma dzīvo autonomu dzīvi, un ja mēs domājam par bērnu disciplīnu vai vispār disciplinēšanas jēdzienu kā tādu, tad faktiski bērns skolā ienāk no kaut kādas citas dzīves, no savas ģimenes, no ielas, no viss tā, ko viņš ir piedzīvojis un pārdzīvojis. Un mūsu pieredze pēdējā laikā jo īpaši rāda, ka tās sistēmas savstarpēji tā kā negrib sadarboties. Sociālā sistēma dzīvo ar savu sociālo problēmu, un izglītības sistēma nevēlas ielaist tās sociālās problēmas, redzamās sekas skolas sienās un izliekās, ka tas nepastāv. Jo, lai mēs saprastu, kur disciplīnas problēmas rodās, mums ir jāsaprot, kāda iemesla dēļ bērns uzvedas tā vai šitā. Bet tas, ko arī skolotāji atbild šajās aptaujās, visatjautība, un es taču gribu to disciplīnu. Un tad tur veidojas kaut kā tā konflikta situācija, ka tas bērns neklausa vai runā pretī. Piekritīšu tam, ka skolotāji gatavojoties stundām neparedz šādu traucējumu no skolēna puses. Un acīm redzot tajā brīdī, ka viņš ir rūpīgi sagatavojies tai stundai, bet šī stunda tiek nojaukta, tad arī rodas šis diskomforts un skolotājs nereti uzvedas vai rīkojas tā, kā viņš rīkojas. Tas vēl viena lieta, kas parādījās šajās atbildēs, ir tas, ka skolotājiem ir atņemti principā visi instrumenti, kas ir tā saucamā pātaga. Es viņu nevaru atstāt uz otru gadu, es viņu nevaru liecībā ielikt, viņš slikti uzvedas, es viņu nevaru atskaitīt no skolas. Tas ir pedagoģiski, ka tev nav patiesībā šī instrumenta, ar ko tu vari arī pabiedēt bērnus vai bērnu vecākus. Šeit jautājums valsts pārstāvjiem. Man jāsaka, man ir ļoti žēl, ka ir tāds priekšstats, ka skolotāji ir bezspēcīgi un neko nevar izdarīt. Tas tur parādījās. Un līdz ar to es ar pilnu atbildības sajūtu gribētu teikt skolotājiem, ka skolotājiem ir pietiekami instrumenti un skolotājs ir saimnieks savā stundā un savā skolā. Un nekādā gadījumā tur nevarētu būt visatļautība un nevarētu nekādi kompromisi būt attiecībā uz disciplīnu. Bet, piemēram, jūs redzējāt, viņš saimnieko un viņš atslēdzas datoru no strāvas. Tas ir risinājums? Redzat, to, ko jūs teicāt par to, ka tiešām bērni nedrīkst izslēgt no pamatizglītības, tā ir taisnība. Ir arī taisnība, ka bērnu kā soda metodi izmantojot atstāšanu uz otru gadu, nevar atstāt uz otru gadu, jo otrgadniecība nav sods. Tā ir iespēja bērnam apgūt vielu, ja viņš to nav paguvis. Jautājums, ko tad skolotājs var darīt? Ko var?
Un ir skaidri noteikts, ka skolas iekšējie kārtības noteikumi ir tas dokuments, kur skola pati var atrunāt šo kārtību, ko tad drīkst un ko nedrīkst. Un es gribētu teikt, ka šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, lai izstrādājot šos iekšējās kārtības noteikumus, gan skolotāji, gan vecāki, gan bērni vienotos par vienotiem noteikumiem, ka mūsu skolā būs šāda kārtība. Un teikšu vēl vairāk. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka katras skolas iekšējās kārtības noteikumos ir jābūt atrunātam, kas notiek, ja tie noteikumi netiek ievēroti. Bet vienalga, mēs zinām šos te galīgos mehānismus. Un, piemēram, nevēltajā sižetā arī tika pieminēts, ka Somijā, kas tiešām skaitās no izglītības ziņā valsts numur 1, drīkst galīgajā variantā skolēnu izslēgt no skolas. Tur ir, protams, atgriešanās programma, kā viņš var atgriezties. Vai tas nav tomēr tāds gala mehānisms, kā līdzeklis, ka tomēr kaut kā var vērsties par to? Acīm redzot, likumdevējs pieņemot šādu normu, ka no pamatizglītības posma tiešām nedrīkst atskaitīt, jo tā ir obligātā izglītība, ir domājis par to, ka mums jau šobrīd ir vairāk kā 12,000 bērni, kuri ir dzimuši deklarēti Latvijā, bet kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Es pieļauju, ka šajā gadījumā, ja mēs ļausim bērnu izslēgt no skolas, tad šis skaits noteikti palielinātos, un nezinu, vai tas būtu saprātīgi. Par sodiem. Jā, ja mēs domājam par disciplinēšanu, tad faktiski mums būtu jārunā par pozitīviem pastiprinājumiem, nevis par negatīviem pastiprinājumiem. Un tas, man liekas, ir kaut kas, par ko mums ir jādomā. Jo ja kāds neklaus vai nedara, kā es vēlos, un ja vienīgais sots, patiešām sots ir kaut kas negatīvs, tad tā ir sistēma, kur a priori nedarbojās. Mums vajadzētu no sākuma saprast, ko skolotājs ir darījis. Es pilnībā piekrītu, kā kāda valsts mums var piedāvāt kā galējo, un tiešām galējo, to pēdējo punktu, kur bērns ir nonācis, ka viņu atskaita no skolas. Es šobrīd neesmu gatava diskutēt, kurā posmā tam ir jānotiek. Taču pirms tam ir jābūt ļoti, ļoti daudz un ļoti detalizēti izstrādātiem soļiem, kur sevi ietver arī pozitīvu pastiprinājumu. Kāda ir risinājums ēsīs? Tas, ko saviem kolēģiem es vienmēr saku, tas jūsu instruments ir vārds. Tikai jautājums, kā jūs to vārdu pasniedzat, kāds ir šī vārda saturs. No tā arī izriet tālāk, kad skolotājs tad domā. Sākot jau ar savu attieksmi pret problēmu un tālāk arī rīcību pret problēmu. Jo galvenais, kas mums ir jāsaprot, ka ne jau tas mērķis ir nevis mainīt bērnu uzvedību, lai mūsu dzīve paliktu vieglāka, bet mainīt savu attieksmi pret šo problēmu. Tā kā tas vārda svarīgums un tas, kas tiek teikts un kā tiek teikts, tam ir ļoti liela nozīme. Tad es sapratu, ka tie skolotāji, kas mums atbildē uz anketām un kas grib no vecākiem kaut vai naudas sodus īsti neprot lietot šo vārdu. Es pieļauju, ka šeit ir saskarsmes sadarbības trūkums skolotājiem ar vecākiem. Pirmkārt. Labi. Paskatīsimies vēl vienu sižetiņu, pēc tam iesim reklāmas pauzē un būsim atpakaļ uz diskusiju. Operācija Sliktie bērni - otrā daļa. Operācijas uzdevums ir noskaidrot, vai varētu izdoties kādā skolā iekārtot bērnu, kurš acīm redzami varētu neievērot skolas nospraustos noteikumus. Operācijas galvenā varone ir 5. klases skolniece ar sagvārdu Marta. Savulaik viņa gājusi skolā Vācijā, tad Daugavpilī, bet tagad viņas vecāki nolēmuši pārcelties uz Rīgu. Kopā ar mammu un tēti viņa dosies uz 3 Rīgas skolām. Sekmes viņai ir labas, taču no skolas vadības viņa absolūti nekautrējas un uzvedas kā vēlas. Viņas vecāku skolai izvirzītās prasības ir vairākas. Ja apnīk stunda, Marta drīkst lietot mobilās ierīces vai arī pamest klasi. Stundas laikā viņa drīkst dzert kolu. Vēl Martai ļoti patīk braukt ar skrituļslidām, tādēļ viņai jāļauj to darīt skolas gaitenī. Un 4. ja neapmierina kāds skolotājs, jābūt iespēja pieprasīt tā nomaiņu. Operācijas leģenda vēsta, ka Vācijā tā drīkstot. Mēs īsti neceram, ka ar šādiem noteikumiem kāda skola pieņems Martu, taču mūs interesē skolas vadības reakcija. Mēs principā nepraktizējām skolotāju maiņu, ja? Jo tad, ja tas var pāriet pilnīgi tā kā veļas sniega būmu, ja? Tad katrs, kam nepatiks, ka skolotājiem tādas kurses ir
kādu prizūtu, tad mainīs skolotāju, ja? Nemainīt skolotāju. Un skolotājiem tagad ir tik grūti dzīvi, ka viņi strādā divos darbos. Ir noteikums attiecības pedagogu, ja pie to pārkāpās, tad nedrīkst pārkāpt. Tad notiek saruna ar maniem, un nekas administratīvi šodien, un tad ir tas skolu mainīt, un tad atbrauc. Mēs jau mūsu skolā, tad mēs esam strādāt 16. gadu, pēc tās kādiem 20. laikiem, un kārši. Tas skolu nedrīkst braukāt. Pakāpēm es arī negribētu, ka braukāt. Līdzes. Nestabils, jā, tad vajadzēja bojāt. Priekšpalām mūs. Kā var atļaut bērnu braukt uz skolu un pa gaitiņiem uz Pētersburgā? Vienu šādu draudu nevienu. Bet es atļauju pārējo, labi, bet viens vienkārši izskrien. Viņš labi brauc, ja, bet, piemēram, tajā brīdī es atveru durvis un neju no klases ārā. Es tāds esmu vērtien. Un, teiksim, es nezinu, kaut kā čipšu, papa, kolas, pudelītes. Jādomā arī par citiem bērniem. Tā nevar skolotām. Tu jūs teikt, ka skolotājs nolikt sev gārdu, vispār un kolas pudeli un sāk citā. Jūs teikt, atvērt citā skolas. Tas ir noteikti tā, neteikt. Bet man ir ļoti svarīgi, jā, lai bērns emocionāli netiktu pazemots. Tikai tādēļ, kurš mūsdienās vai emocionāli pazemot bērnu? Labi, tad mēs varbūt, ka... Reizēm man liekas, ka bērns emocionāli pazemot skolotāju, pārgājums. Kā jau prognozēts, skolu vadība nekādas atlaides nedod. Martu liek pāraudzināt mājās un atvest tad. Te ir skola, te ir režīms un skolotāji var saprast, te ir priekšnieki. Es to saprotu, kaut kādas skolā, kaut kādas tādas mācības cirkus arī nevar darbā runāt ar priekšnieku, tikko viņam sapnīja, ka viņš tur kaut ko saka, ja es ir durvis un ir tā jums jāatrunā. Jā, tur mums ir skolā, ja ir psihologs, ir sociālais pedagogs, var parunāties, jums arī mājās jāpauž un jāparunā, kā tas viss ir, ja. Ar izvirzītajiem noteikumiem Marta pie jaunās skolas tā arī netiek, un pat pie solījuma, ka centīsies visu ievērot, viena skolas direktora samulst, vai viņu maz tagad pieņemt. Es tagad sāku šaubīties, ja neievēro skolas iekšējās kārtības, mēs skatījos. Latelekom senioru komplekts. Internets un interaktīvā TV ar atlaidi līdz 40%. Zvani 177. Latelekom. Pasteidzies un uzzini pirmais. Šīs nedēļas privātā dzīve jau pārdošanā. Mīļās meitenes, aicinām uz Rimi jubilejas svinībām. Par godu svētkiem esam sarīkojuši ko burvīgu – skaistuma dienas. Skaistumkopšanas un ķermeņa kopšanas produktiem Rimi dzimšanas dienas atlaide līdz 40%. Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk. Spēle 3. novembrī. FEF Rīga pret Kurtinaiša vadītajiem Maskavas apgabala Khimki. Atbalsta SMS Kredit LV. Taupi iepērkoties Superneto. Zemesriekstu šerbets maksā tikai 1 latu un 95 centīmus kilogramā. Superneto. Zemo cenu līderis. Sāc rītu ar LA.LV. Jaunākās ziņas, intervijas, reportāžas, viedokļi, interesanti fakti un notikumi, praktiski padomi, rekomendācijas un ieteikumi, oriģināli raksti un intervijas, kuras neatradīsi citur. Ieskaties LA.LV. Praktisks un noderīgs saturs tavai ikdienai. Visa pasaule uz mūsu galda. Lielais šķiņģis no Spānijas šeit. Un šis šķiņģīts no Itālijas. Gabanos desiņas no Austrijas. Un sveķis no vectētīja ciema. Atklāja pasaules garšas, kūpināta, vītināta, vārīta gaļa un desiņas no Itālijas, Spānijas, Austrijas, Latvijas un citām valstīm. Maksima, par visu padomāts. Man ļoti patīk svaigums. Kad dodamies ģimenes piknikā. Tomēr
Traipi var gadīties vienmēr. Bet tagad ir pieejams jaunais Persil Duo Caps. Spēcīgs šķidrais traipu tīrītājs un īpaša spilgtuma formula nevainojamai tīrībai. Tagad arī ar papildu svaigumu. Jaunais Persil Duo Caps. Tik tīri, tik svaigi. Klausieties! Svaigs gaiss, putnu dziesmas, viegls pastaigas solis. Viskaļāk kliedzošais putns tiek nošauts. Atpūtas vidū baisa slepkavība. Viņi mums meloja. Midsomeras slepkavības. Šovakar 10:15 LTV 1. Un abas pusnaktī noslīgst kopā ar mīļoto princi Asaru ezerā. Sveicināti! Mani sauc Toms. Es esmu Sintija, un šis ir raidījums 3/4. Ziņas, stāsti, eksperimenti. Par sabiedriski nozīmīgiem sociāliem tematiem un neatkarīgu dzīvi. Raidījums 3/4. Sestdienās bez 15:4 LTV 1. No šis ir divi secinājumi. Manuprāt, pirmais secinājums skaidrs, ka mēs nemaz tiešām nepretendējām iekļūt skolā ar šādiem noteikumiem, bet neviens direktors, neviens mācību pārziņas arī nepateica, ka vediet, mēs tiksim ar viņu galā, mēs atradīsim kopīgu valodu. Tas ir numur 1. Numur 2 tur izskanēja skolotāji priekšnieki, un te vai šeit ir armijas bāze, kur visiem ir jāklausa. Ja, un nekādas patiesībā atkāpes nebija. Un trešā lieta bija tas, ka skolotāju maiņu mēs nepraktizējam nekādā gadījumā. Komentāri. Pirmkārt, manuprāt, skola ir ļoti strukturēta vide. Viņu strukturē zvans, kad sākas un beidzas stunda, un faktiski tā ir taisnība, ka tur skolotāji ir galvenie. Cita lieta, ka mēs varam to vidi veidot labvēlīgu, tā, lai visi tur justos labi. Gan vecāki, gan bērni, gan skolotāji. Un tas ir tas sadarbības jautājums. Tas ir pareizi, ka skolotāji domā, ka viņi ir priekšnieki, jo izskan versijas, ka skolotājiem ir jābūt zināšanu, piemēram, menedžeriem, kas menedžē, ja? kas varbūt neuzvedas kā priekšnieki, un varbūt tādēļ rodas problēma. Ja viņš man neklaus, tad man kā priekšniekam viņu ir jāsoda. Ir 3 vispār zināmi audzināšanas stili. Tas ir visatļautības stils, autoritārais un autoritatīvais. Respektīvi, viens ir tas, ka cilvēks vai cilvēku bērns augot dara, ko viņš grib. Viens ir tāds, kur mums ir absolūta diktatūra, kur tiek diktēta noteikumi un kāds bez ierunām pakļaujās. Un tas trešais, kur pedagogs vai pieaugušais ir autoritāte, kur blakus tam, ka viņam ir pietiekami daudz instrumentu, lai disciplinētu un pie tam to darīt pozitīvā veidā, viņš ir arī īpaša personība, kuram gribas pakļauties. Manuprāt, tas ir tas mērķis, ko mums vajadzētu tiekties. Mūsu skolās, kurš no šiem stiliem dominē? Gan kurā, manuprāt, reizēm tas, kur ir tas diktāts milzīgais ar to visatļautību. Mēs reizēm braucam no viena grāva į otrā. Un tie, manuprāt, ir īpaši skolotāji, kur spēja ar savu autoritāti to disciplīnu panākt. Un kas ir interesanti, ka neatkarīgi no skolas, neatkarīgi varbūt pat no klases, būs viena stunda, kur viss būs kārtībā un kur skolotājiem nebūs problēmas ne ar kolu, ne ar runāšanu stundās, jo viņš būs pratis disciplīnu kā sistēmu ieviest tur jau pirmajā stundā, kad viņš ar bērniem satikās. Cēlas pamatskolā ņemt šādu meiteni? Ņemtu meiteni, bet tas, ko es tā kā saskatīju pēc sižeta, ir, manuprāt, tas klupšanas akmens, kad viena lieta, ko kolēģi teica, kad šie dokumenti, skolas iekšējās kārtības noteikumi būtu jāsastāda skolā ne tikai administrācijai, bet arī skolotājiem, skolēniem, vecākiem. Bet otra lieta, tātad daļa, kas sastāda, bet otra lieta, kad ar šiem dokumentiem un iekšējās kārtības noteikumiem ir jāiepazīstina gan skolēni, gan arī vecāki. Un tad vairs nepastāvē šī iespēja manipulēt, kad vai arī šis tonis, kas atskanēja sižetā, ja, kad visatļautība un viņš taču pārkāp noteikums. Bet jautājums, vai bērns zina šos noteikumus, vai viņa vecāks zina, kāda ir skolā šī iekšējās kārtības noteikuma. Un tas ir numur 1, kad gan bērniem, gan bērnu vecākiem ir jāiepazīst šiem noteikumiem. Ik pa laikam viņi jāatgādina, jāatkārto, jāuzlabo vai jāpamaina. Juhņēvičs kundze. Es teiktu tā, ka
Skolā, protams, mēs nerunājam par īpašu režīmu, bet skolā ir jābūt noteikumiem un ir jābūt savai kārtībai. Un visām iesaistītajām pusēm ir jāsaprot, ka kārtība šajā skolā ir tieši tāda, un tur nevalda visa atļautība. Un tas, ko mēs redzam arī no iesniegumiem kvalitātes dienestā, ka ne vecāki, ne skolēni nevienmēr izprot to, kāda tad ir šī kārtība. Un kāpēc manu bērnu var izdzīt no klases ārā? Kāpēc manam bērnam var neļaut braukt ekskursijā? Tas liecina par šo nepietiekamo komunikāciju. Tas vēl, ko mēs skolotājiem vēl jautājām, viņiem bija dotas 3 situācijas, un viņiem bija jāuzraksta anketā savs skatījums, kā viņi risinātu šo situāciju. Mēs paskatīsimies šīs situācijas, viņu atbildes un pakomentēsim, kā būtu tās risinājumas pareizāk. Operācija Sliktie bērni otrā daļa. Skolotāju aptaujā pedagogiem bija jāuzraksta arī, kā viņi reaģētu skolā konkrētās situācijās. Tās ir izdomātas, bet pietuvinātas realitātei. Piefilmējumi ir inscenēti. Aktieru lomās iejutās 3. vidusskolas bērni. Inscenējums numur 1. Stundu starplaikā kāds klasē uz tāfeles ir uzzīmējis improvizētu skolotājas portretu, līdzās kuram rakstīts vārds nejēga. Noskan skolas zvans, skolotājs ienāk klasē un to ierauga. Kā pedagogi reaģētu? Lielākā daļa no anketēto pedagogu atbild, ka no situācijas izietu ar humoru. Šo vārdu vienā mierā apstrādātu. Uzdotu mājas darbu sacerējumu, kura nosaukums ir nejēga. Uzslavēju, ka karikatūra izdevusies, izvelku spoguli, pievērš uzmanību, piemēram, deguna liekumam. Nezināju, ka šajā klasē mācās jaunais mākslinieks, kurš parakstās zem sava gleznojuma nejēga. Daļa no pedagogiem nereaģētu vispār, noslaucītu tāfeli un sāktu stundu. Daļa tomēr sāktu meklēt vainīgo. Izraidu skolēnu un pieprasu atvainošanos. Sodu skolēnu par necieņas izrādīšanu. Noteikti noskaidrotu, kāds ir šī zīmējuma iemesls un kāpēc uzskata mani par nejēgu. Bet kāds pedagogs atbildētu arī šādi. Izskaidrotu, ka skolotājs tāds nejēga nevar būt, jo pārāk ilgi mācījies, lai kļūtu par pedagogu. Jā, tur ir brīnišķīgi piedāvājumi. Pirmkārt, ignorēt, jo ignorēšana ir viena no disciplinēšanas metodēm. Protams, ir atkarīgs no tā, cik bieži tas notiek, un vai iespējams šis skolotājs jau ilgāku laiku pret sevi ir sajūtis tādu audzēkņu vērstu un nepatiku. Un viena lieta ir, protams, humors, kas arī ir ļoti, ļoti laba disciplinēšanas metode, īpaši strādāt ar pusauģiem. Bet trešais variants - meklēt klasē uz vietas vainīgo un tam tērēt laiku. Jā, ir viens tās labs teiciens, ja mēs, tā teikt, ar pusaudzi jo īpaši iesaistamies cīņā, tad pieaugušais parasti zaudē. Kā reaģēt sesijas, kā vajadzētu reaģēt? Es piekrītu pilnīgi kolēģei, un tas, ko es no skolēniem esmu dzirdējusi un saņēmusi atbildes, ka viņi zināmā mērā ļoti augstu novērtē skolotāju humora izjūtu. Un daudz efektīvāk un ātrāk arī ar tām pašām disciplīnas problēmām skolotājs tiks galā, ja viņš uz vienu otru situāciju paskatīsies caur humoru prizmu, kā saka. Droši vien, ka šeit nav pareizā atbilde, kā būtu jārīkojas, bet droši vien, ka es atbalstītu to variantu vai nu pilnīgi ignorēt, vai arī pārvērst to par humoru. Tas pēdējais citāts par to, ka skolotājs jau nemaz nevar būt nejēga. Tā nav absolūti šķērsām atbilde. Es uz šo jautājumu varu atbildēt, ka tā tas var būt, ka skolotājs var būt arī nejēga. Okay. Skatāmies otru epizodu. Operācija Sliktie bērni otrā daļa. Beidzoties stundai, pedagogs dodas uz skolotāju istabu un gaitenī izdzird, ka kāda meitene neiecietīgi un ļauni savu skolas biedreni nosauc par debilo izdzimteni. Nē, tu debilā izdzimteni. Kā reaģētu pedagogs? Atbildes anketās liecina, ka garām šai situācijai nepaietu neviens. Daļa no skolotājiem to risinātu turpat uz vietas. Informētu šo ļauno meiteni, ka debilisms ir diagnoze un jābūt ārstam, lai tādu izteiktu. Aizrādītu palīdzot upurim un agresoram pārstrādāt situāciju. Lieku atvainoties. Daļa aicinātu šo meiteni doties līdzi. Izsaucu šo meiteni kabinetā uz pārunām. Aizvestu meiteni pie skolas psihologa un lūgtu izspēlēt kopā dažas saskarsmes spēles.
bet dažiem ar to visu būtu par maz. Paziņotu vecākiem par nepieklājīgiem izteicieniem, ko lieto. Pārunāt ar skolēnu, konkrēto meiteni šo situāciju, kā jāizturas ar cieņu pret apkārtējiem. Lūdzu. Jā, es noteikti runātu ar abiem bērniem, jo tad, ja mēs dzirdam kāda dialoga pašu noslēgumu, kurā iespējams šie vārdi skan, mēs nekad nevaram zināt, kā viņš ir sācies. Un tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski noskaidrot, kas ir noticis un kas ir noticis tieši starp abiem šiem te sarunas partneriem. Tā kā tām abām meitenēm būtu jāiet atsevišķā telpā un jāmēģina saprast, kas viņu starpā notiek. Kā mēs redzējām, viens skolotājs bija pieņēmis agresors un upuris. Jau bija to situāciju atrisinājis priekš sevis, domājot, ka jau viens ir tas, kas ir teicis, tas ir sliktais, un tas, kas saņēmis tos vārdus, tas ir tā kā labais. Jūsu komentārs? Tieši tā. Ir jānoskaidro abu pušu tātad domas, viedoklis. Bet mēs to darām turpat uz vietas gaitenī vai kaut kur vēl? Vēlams būtu citā telpā, jo gaitenī tas var piesaistīt arī citu uzmanību, un tur var arī tas izvērsties zināmā mērā pa kaut kādu teātri vai farsu. Tāpēc tas, ko mēs tā kā praktizējam, tomēr mums ir telpa, kur mēs varam ieiecināt un noskaidrot to patieso situāciju. Mani atkal iepriecināja skolotāja atbildes, ka neviens nepaietu garām un kaut kā reaģētu uz šo situāciju. Un droši vien, ka man ir jāpiekrīt, ka labākais variants būtu runāt ar abām meitenēm. Varbūt arī tiešām ir nepieciešams iesaistīt vecākus, jo mēs nezinām, kāda ir tā patiesā problēma. Skatāmies trešo sižetu. Operācija Sliktie bērni otrā daļa. Klasē mācību gada sākumā parādījies jauns bērns. Viņš stundu laikā regulāri darbojas ap mobilo telefonu, uz aizrādījumiem nekad nereaģē un galu galā kādu dienu skolotājiem pasaka. Kā reaģētu pedagogs? Atšķirībā no gadījuma ar tāfeli un nejēgu, šoreiz ar humoru neviens pedagogs neatbild. Daļa uzreiz liktu pretim tūlītēju bardzību. Atņemšu mobilo telefonu. Izraidīšu no klases, nelaistu iekšā, līdz nav atvainojies. Iesaistītu atbalsta personālu, sociālo pedagogu, policistu un pārējos. Daļa pedagogu šādas situācijas labošanai demonstratīvi atmestu ar roku. Ja jau vecākiem ir viena alga, tad es arī necentīšos viņu pārtaisīt. Liktu viņam svētu mieru, informētu administrāciju, vecākiem paziņotu, lai rezultātu šajā priekšmetā negaida. Ļoti atšķirīgas ir tikai pāris atbildes. Sagatavot īpašus uzdevumus, darba lapu šim telefona atkarīgajam skolēnam. Mēģināt stundas gaitā iesaistīt darbā, strādāt pie interaktīvās tāfeles, ja skolēns kategoriski iebilst, skatos kādas sekmes. Ja sekmīgas, tad trauksmi neceļ. Jūs varianti? Kā mēs zinām, visticamāk šajos skolas noteikumos, iekšējās kārtības noteikumos ir aizliegts telefonu lietot stundas laikā. Tātad noteikti, ja es būtu skolotāja šajā klasē, tad zinot, kas tas ir pa vecuma posmu, kur ir ļoti svarīgs viss šīs tehniskās palīga ierīces, mēs noteikums, kā mēs uzvedamies klasē, izstrādāt jau pirmajā stundā. Ja tā būtu problēma, tad konkrētais jaunais cilvēks jau pirms nākamās stundas, pirms mēs vēl tik tālu to konfliktu būtu nonākuši, būtu tas, kurš atstātu telefonu vai pie vanas, vai mēs visi kopīgi vienotos, kur stāv telefonu stundu laikā. Bet arī metodas, ko piedāvāja skolotāja ar uzmanības pārslēgšanu, faktiski tā ir viena no disciplinēšanas metodēm. Bet liekas, ka te konkrētajā situācijā tas jau ir aizgājis pārāk tālu. Ja domājot par disciplinēšanu, rāmis ir jātaisa jau ļoti saulaicīgi. Jo faktiski tad, kad mums ir jācīnās ar sekām, tas jau vairs nekad nav labi. Bet tomēr jūs minējāt, ka situācija, kā jūs risināt pirms tam, bet kā jūs konkrētajā situācijā risināt? Respektīvi, tajā mirklī mēģināt pārslēgt viņu uzmanību uz kaut ko citu, piemēram, dodot kādu īpašu uzdevumu, bet pēc tam noteikti mēs ar viņu runātu, tā kā zem 4 acīm. Jo, manuprāt, te ir ļoti svarīgi, lai tā skaidrošanās nenotiktu publiski. Labi. Tas ir numur 1, šī publiskā skaidrošanās. Otrs, tieši tajā konkrētajā brīdī, ja neizdotos tām pēdējām 2 metodēm, ko pieminēja skolotāja, teiksim tā, ignorēt. Tajā brīdī ignorēt, jā. Un kā kolēģi teica, pēc stundas tad arī mēģinātu veikt kaut kādu sarunu vai pārunas un vienotos. Joki te ir, tur bija minēts, ka humora izjūta atbildās nefigurē, joki te ir par vēlu, ja? Par vēlu, zināmā mērā par vēlu, jā. Es teiktu tā, ka
Protams, ir ļoti labi, ka iekšējās kārtības noteikumos ir atrunāts, ka nedrīkst lietot mobīlos. Bet vai ir atrunāts, kas notiek tad, ja es to lietoju? Un man liekas, tas ir ļoti būtiski šajā situācijā, ka bērns, izvelkot šo mobilo telefonu klasē, viņš zina, kas par to būs. Un šajā gadījumā, protams, runa droši vien bija par dažādiem skolotājiem, dažādām skolām. Šeit nevarēja skolotāji pateikt viennozīmīgi. Bet ir ļoti svarīgi, lai šī konsekventā rīcība par pārkāpumu sekotu. Un nevis vienkārši bērnam pateikt, jā, mēs tur nosodam šādu rīcību, bet ka bērns skaidri zina, kas man par to būs, ja es to darīšu. Negatīvai rīcībai seko negatīvs sekas. Un kā mēs redzējām tajās anketās, daļa pedagogi iespējams šādā situācijā būtu gatavi vecākam piestādīt rēķinu. Naudas sods. Tur ieminējās, figurēja šāds jēdziens, vai, piemēram, šāds risinājums būtu pieņemams, ka, piemēram, par mobilo telefonu, ja mans bērns ir lietojis telefonu klasē, es saņemu rēķinu par 5 latiem, pieņemsim. Manuprāt, uzvedības, tā teikt, korekcijas mērķis ir izmainīt uzvedību, nevis kādam ciest par to, ka kāds uzvedas slikti. Bet pedagogi uzskata, ka tie 5 lati iespējams to uzmanību izmainīs. Viņi nav minējuši 5 latus, to es tagad minēju. Man godīgi jāsaka, es stipri to apšaubu, jo sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību, mēs redzam, ka administratīvie sodi nepilngadīgām personām par smēķēšanu diezgan naski tiek uzlikt, un vecāki maksā. Vai tas mazina smēķējošu pusauģu daudzumu uz ielām? Tā kā jūs par naudas sodiem... Es teiktu no kvalitātes dienesta viedokļa, ka skolotājs nevar uzlikt vecākam sodu. Skolotājs var informēt pašvaldību, un tad, protams, pašvaldības administratīvā komisija. Skaidrs, ka var uzlikt policiju vai kaut kas tam līdzīgs, bet ir jautājums, vai būtu, piemēram, par mobilā telefonu lietošanu klasē, vai tajā brīdī, kad viņš ir nokavējis stundu, piemēram, 10 minūtes, piestādīt rēķinu par to. Kā jau es minēju, skolotāji to nedrīkst darīt, bet ja skolā, gan skolotāji, gan vecāki, gan pašvaldība kā dibinātājs tiešām vienojas par šādu kārtību, ka skolotājs tad informē pašvaldību, pašvaldības administratīvā komisija ir tiesīgi piespriest administratīvos sodu. Šobrīd neviens nav likums, kas aizliegtu pašai skolai un kopā ar pašvaldību izlemt, ka, piemēram, par šādu mobilo telefonu lietošanu var piestādīt rēķinu. Skola var vērsties pie dibinātāja, un dibinātājs, protams, var šādu kārtību ieviest. Vēl viena lieta, kas izskanēja sižetā, un bija par to, ka es iedotu viņam kaut ko darīt citu vai novērst sadalīt to uzmanību, lai viņš aizmirst par to mobilo telefonu, aizsūt viņu pie interaktīvās tāfeles. Šie individuālās rīcības. Un te mēs iepriekš pirms tam dzirdējām sižetā, ka es ar to uzvedību klasē tiktu galā, ja man skolnieku nebūtu 30, pieņemsim. Es teikšu piemēru. Man ir bijusi saruna arī ar skolotāju, kurai klasē ir 7 bērni. Un viens no tiem bērniem neprot uzvesties, un, protams, ir disciplīnas problēmas, un vienīgais, ko šī skolotāja atrada par iespējumu darīt, ir izraidīt šo bērnu no klases. Un tā ir 7 bērnu klase. Līdz ar to es gribētu piekrist tam, ko kolēģi teica iepriekš. Mēs arī no savas pieredzes labi zinām, ka ir skolotāji, pie kuriem vienmēr ir klusums un disciplīna, un tie ir stingri skolotāji, un ir skolotāji, kur šī paša klase, tie paši bērni nekad neuzvedās disciplinēti un traucē stundu. Pirmkārt, varbūt, ka var arī uzlikt šādu sodu kā naudas sodu, bet, ja mēs paskatāmies reāli, tad reāli viņus arī varētu nemaz nemaksāt tie vecāki. Un par lielajām klasēm. Runājot par lielajām klasēm, es pilnīgi piekrītu kolēģi, nav nekāda starpība 30 bērni vai 7, jo arī 7 bērnu klasē var visi 7 kaut kā. Šis skolotāja arguments ir... Tā kā nepiekrist un nederētu. Es laikam domāju savādāk, jo īpaši sākuma skolā, manuprāt, ir svarīgi, ka klases ir mazākas. Jo 1. un 2. klasītē, lai bērns iemācītos to skolas kārtību, viņam tomēr ir vairāk vajadzīga individuāla uzmanība. Un klasē, kur ir vairāk kā 30 bērni, viens 7-gadīgs mazulis patiešām apjūk, un tad dažiem ceļās trauksme, tad arī viņu uzvedība kļūst haotiskāka, un līdz ar to disciplīnas problēmas varētu būt lielākas. Jo, manuprāt, šobrīd lielajās sākuma skolas klasēs patiešām nav viegli tikt galā ar mazajiem bērniem, un ja tur šis skaits būtu mazāks, es
domāju, skolotājiem būtu daudz vieglāk. Tā kā izglītības ministrija plāno tagad jaunu apmaksas modeli, kā skolotājs mēs apmaksājam, tad šo ir vērts ņemt vērā, ka mazajās klasēs varētu būt mazāk skaits bērnu. Vēl viena problemātika, ko iezīmē skolotāji, ka iespējams tie jūsu bērni patiesībā ir slimi. Tāpēc viņi uzvedas slikti, tāpēc viņus vajag aizvest pie ārsta, un patiesībā iespējams tur parādās kaut kādi neirotiski traucējumi, pieņemsim. Un vecāks pasaka, nē, mans bērns ir normāls, viņš vienkārši ir indīgo bērns, un jūs viņu nesaprotat. Ja? Un kurā brīdī te ir iespējams reāli vajadzība vērsties un iziet šo medicīnisko ceļu? Nu, runājot par savu pieredzi, varu teikt, ka viena lieta, ko saprotu es un ko varbūt saprot skolotājs, kad bērnam tā nav vienkārši palaidnība vai audzināšanas kaut kāda kļūda, bet ka tas tomēr ir saistīts ar kaut kādiem bioloģiskiem procesiem. Ir vecāki, protams, kas atsaucās un kuri tā kā uz to reaģē un rīkojās tā, kā iesaka. Bet viena liela daļa tomēr jāsaka, ka ir vecāki, kuri sabīstās no šī fakta, ka tagad ir ieteikums varbūt mēģiniet iet pie tāda speciālista, vai tas ir neirologs, vai tas ir ģimenes ārsts un stāstīt šīs problēmas. Mana pieredze rāda, kad atrast kaut kādu diagnozu un tiešām pierādīt, tas paņem gadu vai pat pusotru. Pirmkārt, vecākam ir jāsamierinās ar šo domu, vairāk viņš tiek pievērsts, iesaistīties savu bērnu skolas dzīvē. Un līdz ar to pamazām ar dažādiem pierādījumiem un situācijām, tad vecāki saprot, jā, tur ir problēma un es gribu savam bērnam palīdzēt. Slims bērns? Mēs varam runāt par medicīniskām problēmām, un mēs varam runāt arī par emocionālām problēmām. Un ļoti bieži tās savstarpēji ir saistītas. Domājot par diagnozes noteikšanu, var jau būt, ka nevienmēr tik ilgs laiks ir jāgaida, lai kādu diagnozi pierādītu vai nē. Bet manuprāt, skolas sistēma faktiski tas tā kā nemaz nevajadzētu uztraukt, jo mēs runājam par šobrīd ļoti modernu konceptu par iekļaujošu izglītību. Tas nozīmē, ka tā ir skola visiem, arī bērnam ar veselības problēmām. Un skolotājiem būtībā būtu jābūt gatavam tikt galā ar ikviena bērnu uzvedību, pat tad, ja tā ir radusies kāda medicīniska iemesla dēļ. Cita lieta, ka mēs saulēcīgi izvērtējam šos iemeslus un bērnam attiecīgi palīdzam. Vai nu tā ir kāda terapija, vai nu medikamentoze, vai nu psihoterapeitiska palīdzība, bet vienalga šim bērnam ir tiesības mācīties vispār izglītojošā skolā. Skolas direktore, ko mēs intervējām anonīmi, teica, ka iespējams būtu jānoņem šī barjera prasīt vecākam atļauju. Un, ja es gribu pārbaudīt viņu medicīniski, es pieprasu un vecāks viņu aizved. Jūs kā dienests varat kādus noteikumus iniciēt vai, piemēram, šajā gadījumā jūsu pozīcija būtu par vai pret? Redzat, šeit ir jāskatās arī no otras puses, jo vecāki varētu satraukties par to, ka skolotāji vienkārši negribētu ņemties ar šādu bērnu un vislabāk viņu ir aizvest uz pedagoģisku medicīnisko komisiju, noteikt diagnozi un aizvest uz citu skolu. Vai uz mājmācību, lai mācās mājās? Protams. Līdz ar to šeit tas risks tomēr pastāv. Un es gribētu teikt, ka tiešām katrai skolai ir jābūt iekļaujošai. Un katrā skolā ir jāstrādā ar tādiem bērniem, kādi mums šie bērni ir. Un šeit man gribētos pateikt, ka nav mums slikto bērnu. Vecāki nesūta uz skolu tos sliktākos bērnus un labākos netur mājās. Viņi sūta uz skolu tos bērnus tādus, kādi viņi ir, un mums ar viņiem ir jāstrādā. Bet tomēr, ja mēs raidījums tuvojas beigām, un ja mēs secinām par to, ko mēs varētu darīt šo skolotāju labā, kas ir atbildējuši uz šajām anketām, un kur ir zināms satraukums par to, ka es nevaru vadīt stundu. Tāpēc, ko jūs ieteiktu, vai kas varbūt būtu maināms arī no tādas normatīvu aktu bāzes, lai šiem skolotājiem palīdzētu? Es varbūt gribētu teikt, ka bez nekādas normatīvās bāzes maiņas jau šobrīd skolotājs ir saimnieks savā stundā, un skolotāji atbild par to, kas notiek skolā. Līdz ar to skolotājiem ir tiesības, un nav taisnība, ka skolotāji ir beztiesīgi un ka skolā var valdīt visa atļautība un nedisciplinētība. Skolotāji nosaka
noteikumus. Protams, par šo noteikumu neievērošanu nevar būt fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērniem vai kādu normatīvu aktu pārkāpumu, un tomēr ir jābūt skaidriem, konkrētiem noteikumiem, kas skolā ir jāievēro. Un šeit, ja mēs domājam par tiem bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas dažādu iemeslu dēļ, tad padomājam arī par tiem bērniem, kuri skolā apzinīgi mācās, labi uzvedās, un ir jādomā par viņu tiesībām to darīt. Vai varētu būt risinājums, ka dažiem skolotājiem, piemēram, viņi netiek galā tomēr to klasi, un iespējams dažiem, kas ir atbildēji arī uz mūsu aptaujā, ir tomēr jāpārdomā, vai viņiem ir vērts strādāt skolā? Tas droši vien ir katra cilvēka individuāls lēmums, un ja cilvēks jūtas absolūti bezspēcīgs un patiešām darbs jums sagādā vairāk grūtības un sāpīgas mirkļus nekā prieku, tad, protams, tas vienmēr ir izcinājums. Bet domājot par tiem skolotājiem, ko es zinu un ko es esmu satikusi, manuprāt, skolotājiem ir jābūt drosmīgākiem pateikt, ko viņi nezina, un drosmīgākiem mācīties disciplinēšanas metodas, jo arī pozitīvā veidā mēs varam bērnus disciplinēt, un metožu ir ļoti daudz. Un es arī šīs dienas sarunā dzirdēju sarunu. Saruna ir tikai viena no ļoti daudzām metodēm. Un vienmēr sakot, mums ir jābūt godīgiem, pateikt, ko es nesaprotu, un jāmācās līdz ar bērniem, jo tā gan ir taisnība, ka bērni šobrīd ir daudz sarežģītāki un grūtāki. Es pilnīgi piekritīšu kolēģei, jo tas, ko es esmu novērojis, kad skolotājiem bailes atzīt to savu, varbūt, ka to nosaukt par nespēcību, vai bailes atzīt, ka viņi netiek ar situāciju galā. Otrs ir nebaidīties lūgt palīdzību. Jā, lūgt palīdzību, jo principā šo disciplīnas problēmu mazināšana, tas ir komandas darbs. Tur, ja skolotājs pats netiek galā, tad laipni aicināti lūdzu arī atbalsta personāls, laipni aicināts arī direktora vietnieku mācību audzināšanas darbā. Galu galā fantastisks resurss ir vecāki, un, protams, arī vadība. Paldies, dāmas! Paldies, skatītāji! Kopsavilkums aptuveni šāds. Skolotājiem jākļūst drosmīgākiem, jāsadarbojas ar vecākiem un jāuztver tomēr viņu kā sadarbības partneri, nevis kā pretējās cīņas nometnes pārstāvji. Un skolotāji drīkst būt arī nejēgas. Paldies! Uz tikšanos pēc nedēļas!